Ja tu esi uzņēmējs vai vadītājs, tad iespējams ir kāds pasākums, uz kuru tu neesi bijis, vai arī esi dzirdējis labas atsauksmes un neesi bijis. Un es runāju par vidi, kurā uzņēmumu un komandu vadītāji var ļoti atklāti izstāstīt par to, kas notiek dzīvē un biznesā un dabūt reālu atgrieznisko saikni. Jo tad, kad es esmu pats reāls, es varu dabūt reālas atbildes un pēc tam pielietot viņas. Un tas, par ko es runāju, ir uzņēmēju un vadītāju atziņu vakariņas, ko es organizēju jau 2. gadu. Uz viņām bijuši vairāk 10 vadītāji no Latvijas. Un tas, ko mēs tur darām, mēs palīdzam ievest cilvēkus procesā tādā, kur par cik visi ir vadītāji, visi izprot viens otru, to kontekstu, kurā cilvēciski mēs esam, var pastāstīt tiešām par to, kā nevis kā vajag, lai izskatītos, bet kā ir realitātē. Kas notiek, kas nenotiek, kādi sarežģījumi, kā es jūtos par to, izstāstīt to otram dalībniekam un dabūt arī reāli atgrieznisko saikni. Tas, ko es arī no dalībniekiem dzirdu, ka viņi ir pārsteigti, pozitīvā ziņā pārsteigti par to atvērtību, atklātību un atbalstu, ko piedzīvo šajās vakariņās. Kā tas notiek? Mēs parasti sākam ar pieredzes stāstu vai informāciju, pēc tam visa grupa vienam dalībniekam, kurš pats brīvprātīgi piesakās, palīdzam izanalizēt viņa vai viņas situāciju, un tad ejam pāros pa 2. Izejam cauri vadītam procesam, kas palīdz gan iegūt vērtību, gan iedot otram dalībniekam vērtību. Tā maksa dalība ir simboliska. Piedevām, tā kā man ir svarīgi, lai klienti ir apmierināti, tad, ja gadījumā būtu tā, ka tu atnāc un nepatika, vai bija sajūta, ka nebija vērtīgi, uzrakst e-pastu, atgriezīsim atpakaļ bez jautājumiem vispār. Un, ja tu redzi šo video kā reklāmu kaut kur, tad tas nozīmē, ka atkal ir atvērta pieteikšanās, spied virsū, piesakies un tiekamies vakariņās, tad jau pats iegūsi pieredzi.